Hei, sveiciens visiem foršiem cilvēkiem, sveiciens kanālā labās lietas, un šodien par vienu, manuprāt, labu lietu, pat ne tikai labu, manuprāt, noderīgu un šobrīd kritiski svarīgu lietu, kas ir bērnu jauniešu drošība kibervidē, internetā. Es domāju, ka ne tikai apkurē, siltumsūkņu un rēķini ir aktualitāte, bet arī kā redzams publiskajā telpā un sociālajos tīklos aizvien biežāk pieaug jau diskusija par kibervidi un drošību tajā. Tā kā divas platformas visiem zināmas, tātad viens ir datora platforma, viss, kas notiek, mājas datorā, bērna datorā, jauniešu datorā, un otrs ir kas, protams, arī ir ļoti svarīgi un aktuāli, tātad viss, kas notiek telefonā, jeb Androidā vai iOS vai kā. Par to citreiz man plāniņš ir arī par to sagatavot, jo ir pieredze un ir ko pastāstīt un iespējams palīdzēt arī vecākiem, bet šoreiz par datoru, par klasiku, par parastu Windows vidi. Un sāksim ar tādu lietu kā augstais tītars, lai cik tas nosaukums būtu jocīgs, bet tāds augstais tītars ir. Faktiski es kādu laiku atpakaļ meklēju reālu, permanentu, stabilu, kādu vēl īpašības vārdu piemeklēt risinājumu. Tātad, visa bērna datora monitoringam, interneta plūsmas monitoringam, viss, kas ar šo saistīts. Ja jūs kāds teiksiet, klausies vecais, ir taču Windows, tur Family un Google kaut kādi risinājumi, viss ir izmēģināts, tas viss pirmkārt strādā caur kontiem. Jā, tātad tur jau ir šie te konti, tad tur lietotāji, logini, tur ir bērni jāvieno, tur jālogojās tajā Windows vidē, tur vai Googles, viss ir izmēģināts, baigais gemorojs galīgi garām, man ir, vairāk kā 30 gadu pieredze, kā advancētam lietotājiem, es esmu kritisks par to, bet neko nesaku, ja kādam ir kaifs no tiem Windows un Google online tiem monitoring risinājumiem. Viss kārtībā, ierakstiet komentāros vai iedodiet kādu labu video varbūt komentāros, bet pastāstīšu par tādu, standalone, old school risinājumu, kas, manuprāt, ir viens no labākajiem tirgū. Tas ir šitais te plikais, bet augstais tītars. Rakstam cold turkey, un te uzreiz stāsts. Tātad pirmkārt, lai nav pārpratumu, ja, jūs saprotat, šis kanāls nav nedz kādu sponsoru vai kaut kā tam līdzīgi te būvēts. Latvijā šo vispār, man liekas, tas nav aktuāli, un te neviens man, protams, neko nemaksā un nekādi linki man te nav ielikti, lai pēc tam man tur kaut kāda eiro ripotu, ja? Tas nav man aktuāli. Bet, ko es jums varu teikt, nopērciet. Reāli ir tā vērts, es izmēģināju, jā, viņam ir 7 dienu saucamais trials, bet man jau klik pēc pāris minūtēm bija skaidrs, šitā štēle ir superīga. Es saprotu, 40 €, tāds viens rīmī pirkums, bet vai aliņos izrēķiniet, nezinu, kas kuram, ir tā vērts, jo kas arī ir labi, šitas nav subscriptions, jā, tas, kas ir šobrīd daudziem produktiem, viss 40 €, punkts uz mūžiem, kods un viss kārtībā. Aizmirstiet, atnāks e-pastiņā un viss būs ok. Tātad novelciet, varat novilkt tā saucamo trial un pēc tam viņu piereģistrēt. Ok, kad tas ir izdarīts,
Tad palaidiet programmu. Sākotnēji šeit būs tāds saucamais paplašinājuma instalācija. Es lietoju Chromu, es pieņemu, ka lielākā daļa lieto vai no Chrome vai Firefox. Es nezinu, kas tur ar to, tie vecie, DuckDuckGo, tie tur tādi, kā saka, dažādi eksperimentāli brauzeri. Un pa lielam, jā, šitie 3 ir tādi populāri. Un ir jānoinstalē tas paplašinājums. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, šo pasākumu var arī vērt ciet, vairāk viņš jums nerēgosies. Tas paplašinājums parādās šeit. Ja? Te ir būtiski tam paplašinājumam, tad spiežam labo taustiņu, Manage Extension. Ja? Šeit šitos 3 visus ieslēgt, ja? Lai viņš strādā ar šito pašu softu kopā. Ja? Tātad par pašu programmu. Labi, te nekas pagaidām nav. Essence ir bloki. Šeit no ražotāja ir tāds distractions, vienkārši tāds predefinēts variants, bet pa lielam viņu varat arī rekudzēst ārā. Tur būtībā ir tādi visādi saiti, ja, kas plus mīnus ir vispār zinām, ar ko jauniešiem ir dikta liela aizraušanās. Bet īsi sāksim, lai kādu nemulsina. Pirmkārt viņiem, vismaz manā gadījumā, bet man liekas, ka tas ir universāli. Viņiem ir uzreiz ir ASV laika formāts, ja, tad tur var nomainīt pirmkārt nedēļas diena, pirmdiena, mūsu laika formāts. Kas vēl šeit ir būtiski? Vēl ir būtiski izveidot paroli. Citādi visai šai štelē nav nekādas jēgas. Jā, teiksim, es nezinu, var izveidot pinkodu, nevajag paroli rakstīt, var izveidot vienkārši pinkodu. Un tādā veidā, kad aizvērs ciet, jā, tad būtībā ir jāievada šis te pinkods. Lūk, tas ir par to. Tad te var, jā, kādām featurām tas pinkods liedz piekļuvu, būtībā var visu, jā, ieslēgt. Par statistiku bišķiņ vēlāk, notifikācijas faktiski, baigi nav būtisks, tur tāds gaumas jautājums. Bet te ir zem block strictness ir viena laba lieta uzreiz, ko es iesaku, šo te bypass prevention, tātad mēģinājumi apiet. Jūs saprotat, bērni nav visi 6-gadīgi, 4-gadīgi, es nezinu, bet ir arī 12-gadīgi, 15-gadīgi, visādi frukti, viltnieki, ja, kas visu kaut ko jau samācījušies darīt Windows vidē. Tā kā būtībā šeit var visu slēgt iekšā, izņemot šo te, es neiesaku, tur būs tad čakars ar updateiem. Te jau tas arī uzrakstīts. Bet tad būtībā, jā, visus task managerus, jūs zinat, jā, teiksim, Alt Control Delete, jā, tur un tā tālāk. Account settingi, time settingi, vēl kaut kas. Time settingi šeit svarīgi, lai kāds nemēģina spēlēties ar tiem breakiem, ar tiem bloķēšanas pārtraukumiem, pa ko mēs runāsim, ja, tur mēģinot samānīt Windows pulksteni, ja, un tā tālāk. Tā kā šo arī uzreiz iesaku slēgt iekšā. Vēl pie settingiem, man liekas, te nebija nekas, vismaz
nekas tāds, kas būtu kritisks, ko es jums ieteiktu no savas puses. Nu, tad pie esences. Tātad, šito varat dzēst ārā, lai viņš tur jums, nevazājas. Taisam jaunu tātad bloķēšanas sarakstu. Nu, būtībā ir trīs sadaļas lielās. Tātad viens ir, kur jūs bloķējat saitus. Nu, tad vienkāršākais variants. Labi, tepat varam neiet saitā, var vienkārši ierakstīt, roblox.com. Tūlīt paskatīsimies, kā tas strādā. Iesim. Tātad, Roblox. Viss skaidrs, jā? Šobrīd, es domāju, super aktuāla tēma. Liekam add. Roblox ir šis saits. Un save as. Veidojam tad jaunu bloku. Teiksim, mājaslapas. Save. Šobrīd tas ir vienkārši definējums. Šeit var sadefinēt un jebko, visu šo te sarakstu, visu kaut ko mēs te paskatīsimies. Un tā ieslēgšana ir ar šo te tajā brīdī, kad mēs ieslēdzam. Tad viņš faktiski jau pat laivā uzreiz, arī, ja mēs, refresh uzspied, tā tad viss skaidrs, es domāju, ka te nav komentāru. Un, ja mēs tā kā atbloķējam vaļā, pie refresh, tad viss strādā. Tur otrā virzienā tas tā automātiski nestrādā, bet tas nav tik būtiski. Tātad spiežam virsū un te varam definēt, tad jūs redzat, te nevajag rakstīt tos www, tur https, vēl koli, tur un tā tālāk, ja? Tad tur viss ir skaidrs. Te, es nezinu, tur paši paskatieties, kas jūsu sīčiem ir visi šitās te trakās lietas, teiksim, Steams, tur, Steams, iekopējam, Steamu, piemēram, kaut kādu Discords, tur ir kaut kāds invites, kas man te, piemēram, labi, tas vienkārši es, lai nekļūdītos, var arī bez šitā add, tas kā piemērs, tur var būt kaut kādi vēl saiti, labi, kaut vai YouTube.com, tur LV, tur add, un save, un slēdzam iekšā. Redz, tā tad uzreiz arī aizgāja ciet. Tas ir tāds vienkāršākais. Nākamais. Pie šī atgriezīsimies. Nākamais ir aplikācijas. Šiten ir bišķiņ sarežģītāk. Tātad, cik sarežģītāk? Tie, kas nav baigie tādi datori, kā saka, tārpi, kā es, tiem nedaudz te jāpablandās pa datoru. Viens ir vienkārši sameklēt programmas, tie, kas zina, kas ir exe faili, Mūsdienās daudz to vairs nezinu, kas tāds vispār ir. Tātad, kas mums te sanāk, kaut kādām programmām, teiksim, spēles, tur Sims, reku, tas es vienkārši zinu, kur atrodas tie exe faili. Šitas, un te jūs nobloķējat, tos, kā saka, spēles aktivizācijas, tos sistēmas failu, vai drošības pēc vairākus, manas pēc. Šis nav, protams, tik ērti, šis jau tādiem, es teiktu, bišķiņ
advancētākiem lietotājiem, bet, nu, jāskatās, kas jums tur ģimenē, kurš kāds ir, kurš varbūt var šito izdarīt. Tas ir viens. Var vienkārši visu folderu nobloķēt. Nu, ja tur nevajag meklēt tur exe failus, ja, tur, nezinu, kas man nekādas, uz datoru nekādas baigās spēles nav. Nezinu, kaut kāda Sibīrija, ja, tur visu Sibīrijas tur spēles failu, piemēram, ja. Nu, kā piemēram. Te ir arī aplikācijas, kas ir Microsoft aplikācijas, nu, mazums, kas es gan baigi nevaru iedomāties, nu, man tāda vajadzība puikam nav bijusi, bet, nu, varbūt, jā. Lūk, tas ir viens. Nākamais. Nākamais ir jau nosacījumi. Tātad šeit var likt klāt caur importu pogu nosacījums, piemēram, nu šis ir hardcore, vispār, entire internet, ja? Tātad būtībā tas būs, nu tā kā jūs saprotat, entire internet, viss webs, čau. Un tad, nu kā piemēram var darīt, ja? Var uzlikt entire internet un tad exceptions, tātad izņēmumus. Ja? Un šeit var salikt kaut kādus izņēmumus, nezinu, tur. E-klase, ja? vai SomLV, nu, doma sapratāt, YouTube, TV vai kaut kāds radio, nu, vienalga, nu, doma skaidra, ja? Tātad exceptions ir izņēmumi. Kas vēl šeit ir labs? Labi, šito izdzēšam ārā, tūlīt paskatīsimies, kas vēl šeit ir labs. Tātad tā saucamie XXX, ja? Pieaugušo saiti, tad vēl ir kas labs, visi urli, un te jums tūlīt būs atbilde. Jūs teiksiet, jā, klausies, bet YouTube LV, tad tur ir kaut kādi YouTube.com, YouTube IN, YouTube, nezinu, vēl kaut kādi šie te domēni. Nu, tā kā nav tas viens. Nu, tad te var all URLs, jā. Būtībā tu faktiski atslēgas vārdu ievadi. Tātad šī te programma meklēs, viņa bloķēs, tur nav svarīgi caur kurieni, kā mēģinās kāds tur apiet šo, viņš faktiski, nu, tas atslēgas vārds būs iekšā. Tas tā kā līdzīgi tie, kas zina, kā e-past visādus tur filtrus taisa, ja, Outlookos vai vēl kaut kur. Tā kā šeit var, nu, paspēlēties ar fantāziju, ar kaut kādām kombinācijām. Un tāda ir vēl viena ļoti, protams, bērnu jauniešu iemīļot lieta, kas ir searchings. Tātad šeit mēs sarakstam visus šādus foršus vārdiņus, jā. Nu, te jums, protams, ir fantāzijai iespēja izpausties. Jā, ko mēs tik te varam, teiksim, sarakstīt search atslēgas vārdus, jā, nezinu. Tur es pat visu arī noteikti nespēju iedomāties, bet, nu, doma skaidra. Nu, te jūs varat patērēt laiku, kā saka, visu kaut ko pēc pieredzes noslēgt, jā, un tad liekam save, šitas viss strādā, ok, tad tagad, nu, aizējam, teiksim, uz Google un ierakstām obā, viss, āmen, jā, tātad, nezinu, jebkādā citā kombinācijā, tur, piemēram, šādi, jā, nu, doma skaidra. Programma ir diezgan gudra, pārbaudīta, stabila, tā kā
te nekādi proxy un nekādi te, faktiski tādi te kaut kādi mēģinājumi to visu apiet īsti nestrādās. Lūk, tā kā šito visu pasākumu var sadefinēt, un tad te ir dažādas kombinācijas gan no saitiem, gan no kaut kādām vēl programmām, kas ir uzinstalētas uz datoru. Tā kā šis patiesībā nav tikai interneta, web bloķeris, bet, redzat, viņam tā funkcionalitāte ir, krietni jau sistēmiskāk integrēta. Tas ļoti nemaz nav ļoti reti sastopams. Ar šo es piekrītu, ir grūtāk strādāt, tur ir jāatrod tie folderi, kaut kādas aplikācijas, bet, ja vajag, ja dikti ir problēmas, netiekat galā nervi čupā, tad to var izdarīt un viss būs labi. Kas ir laba lieta? Jūs varat šito visu, tur diezgan daudz darba būs, ko ieguldīt, ja jūs gribat tā forši noķūnot visu tā kā vajag, jūs viņu varat izeksportēt kā teksta failu, un saglabāt, nezinu, pie sevis, uz cita datora vai mazums kaut kas notiek, un pēc tam šitas viss nebūs no galvas te jāatcerās, tā kā tas būs, pēc tam varēsiet vienkārši importēt, un viss strādās. Tagad, piemēram, save, un tagad par nākamo sadaļu, protams, kas ir breaki. Loģiski, ka viena lieta, tātad jūs varat nodefinēt, piemēram, patstāvīgus bloķus, piemēram, lapas vai teiksim, tos pašus šos te search atslēgas vārdus bez breikiem. Tātad tie patstāvīgi vienmēr būs bloķēti. Labi, tad izveidosim jaunu piemēru ar bloķi, kuri pārtraukumi. Es izdzēsu visu ārā. Tātad viens, piemēram, būs visi saiti, kas tur satur visādus foršus vārdus, nezinu, kā piemēram, vai arī search, vai arī search, tātad meklēšana satur, doma sapratāt, un teiksim, šis, tātad saglabājam patstāvīgais. Tātad vienmēr, vienmēr ciet. Lūk, šito slēdzam iekšā, viss tas ir vienmēr ciet. Tagad izveidojam jaunu bloķi, kur, piemēram, mums ir saiti, visādi izklaides saiti. Tātad visi saiti, kas satur vārdu, nezinu, teiksim, YouTube, vai saiti, kas satur vārdu Facebook, nezinu. Tas kā piemērs. Saglabājam, izklaidei. Un šim tātad varam uzlikt pārtraukumus. Ejam uz allowance. Un šeit varam uzlikt pārtraukumus. Šeit ir pārtraukumu cikls. Klasiski tas visticamāk 90% gadījumu mums arī būs tātad katru dienu tas pārtraukums tā kā resetojas. Šī ir tā vieta, kur jūs bērnam uzliekat faktiski to atļauto limitu. Pieņemsim, 3 stundas. Tātad 3 stundas katru dienu, un šī te atļauja, tās 3 stundas resetojas, lūk, tātad cikos. Tur var pusnaktī,
var 3 naktī, var 10, nu, paši tur skatāties, kas kā kuram, ja? Lūk, tad ir save, ja? Un viņš faktiski skaita šīs 3 stundas tūlīt no šī brīža, lūk, kad ieslēdzu, tad būtībā šodien 3 stundas līdz pusnaktī. Tā tas strādā. Nu, un tad atkal 3 stundas. Tad 3 stundas faktiski no 12 stundām 3 stundas ir šis te bloķis atļauts. Ja? Lai ko jūs te saliktu pēc iepriekšējā piemēra. Tātad, ja mēs tagad aizējam uz YouTube, YouTube strādā. Ok? Tagad, ja mēs, nu tāpēc, ka 3 stundas, ja mēs izslēdzam šo te breiku, ja, tad, redzat, YouTube nestrādā. Automātiski notiek tas pats, ko mēs jau pirms tam skatījāmies. Ja, tātad breiki, 3 stundas, save, ja, un refrešojam, un viss aizgāja. Lūk, līdz ar to tā strādā tātad tie breiki. Kas vēl šeit ir labs? Nu, jā, tad, protams, daudz kas būs atkarīgs no jūsu iztēles un spējas visu te sarakstīt, sadefinēt. Saitus, apakšsaitus, tur kaut kādas kombinācijas, vārdi, mapes, geimus un tā tālāk. Vēlreiz es saku, te pat nevajag precīzi tieši tos precīzos saitus, tad pietiek vislabāk strādā šis te saits satur vārdu, ja? Tāpēc tur nevajag precīzi kaut kādus domēnus un tā tālāk, ja? Būtībā pēc atslēgas vārdiem. Otrs ir, jā, vēlreiz atgādinu šis te meklēšanas vārdi arī. Nav svarīgi. Googles vai Jandeks vai kas, tad būtībā viņš strādās. Lūk, līdz ar to mēs nonākam pie statistikas, un te īstenībā, ja gadījumā jums ir kaut kādas aizdomas vai šaubas, kaut kas nav ritīgi, nu, nezinu, pa ilgu tiek kaut kas lietots vai aizdomīgi tomēr tie saiti, jūs tur ienākat istabā vai kā, kaut kas tur kaut kur ir bijis vaļā vai kaut kas jums šķiet ne tā, jūs varat apskatīties statistiku. Un būtībā pirmkārt, ja bloķis faktiski jūs redzat bija atļāvis 3 stundas dienā, vai arī vispār, nezinu, internets vispār 3 stundas dienā vai 4 stundas dienā, nu es nezinu, vienalga. Tad būtībā statistikā šeit faktiski jau arī vairāk stundas nebūtu iespējams parādīt. Tad kaut kas nav ritīgi. Tad šeit var vienkārši statistikā, piemēram, websaitos, jūs varat redzēt, tad kas precīzi, cik ir, kur tur lietots, ja? Nu, šodien. Reku es tur YouTube, ja? Tur ChatGPT, es te sēdēju, kaut kāds Googles, reku Cold Turkey, tur e-klase, ja? Meita skatījās uz mana kompi un tā. Nu, tas ir vienkārši kā īsts šodienas piemērs. Vai app statistics? Jā, Chromes tur, nu, tas pats Cold Turkey un reku OBS, ar ko es ierakstu video. Nu, tas kā piemērs. Tātad šeit jūs vēl varat nočekot, kas vispār, kādas te vēl kaut kādas aplikācijas, kas vispār notiek un kas cik stundas ir ticis lietots.
no tā arī izdarīt secinājums, vai te kaut kas, nu, kā saka, nav riktīgi vai kā viss strādā. Dashboards līdz ar to te ir vaļā, nu, teiksim, tāds pārskatāms kalendārīts, ja, nu, te tā visu var pārskatīt un tā. Tā kā tā, aizvarot šo te jā, vēlreiz saku, jūs atverat vaļā, būtībā uzreiz ir parole, viss, ja, tur, nu, var te mēģināt rakstīt kaut ko te laust, nu, nekas te baigi nesanāks, tad programma arī nevar uninstalēt, ja, un kaut kādā veidā, tādā, nu, normālā veidā apiet. Protams, kāds stāstīs, jā, tur kaut kādus userus, nē, nu skaidrs, ka visu var apiet. Šeit jau nav runa par hakatonu vai uzlaušanas sacensībām pasaules čempionātā, ja. Šeit runa par bērnu un mājas datoru. Tātad, protams, ja bērns ir tāds, kurš ir spējīgs instalēt virtuālas mašīnas, taisīt lietotājus uz sava datora, tur admin kontus, logoties safe modos un pārvalda tādā līmenī nu, datortehniku un Windows operētāju sistēmu. Tad jums, acīm redzot, bišķiņ cita saruna ir mājās jāveido, jā, teiksim tā. Šis ir normāliem, parastiem bērniem, nevis jau programmēšanas olimpiādas zelta medaļniekiem, jā. Nu, skaidrs, ka tā ir ģimene un tā ir saruna. Tas jau nav kaut kāds attālināts admin darbs, kur jūs svešu cilvēku mēģināt tur darbinieku kaut kādu kontrolēt, jā. Tā kā pilnīgi cita pieeja, jā. Tad nekas nav absolūts, bet šis softs ir, manuprāt, nu, labākais tuvinājums, lai jums pa katru nav jāstrīdās ar bērnu, kaut kas tur viņam jāmēģina uninstalēt vai kontrolēt viņu istabās ejot nepārtraukti vai kaut ko tur vēl pārbaudot, ja. Šis strādā fonā, tāpat kā Family Links Androidā, un ja jūs esat viņu labi šeit sakonfigurējuši, tad gan aplikācijas, gan nets jums būs drošs. Nu, lūk, citādi visādi, protams, novēlu saticību un mieru ģimenēs, bet gaidiet arī nākamo video, kas būs attiecībā par Family Link, mēģināšu tad no telefona visu to ierakstīt un pamācīt, jo es zinu, ka skolās un vispār vecākiem, nu, normāli nav šādu zināšanu un prasmju lielai daļai, tāpēc ceru, ka video bija noderīgs. Neizstāstīju pilnīgi visus sīkumus, bet es domāju, ka tas jau paliek tālāk jūsu ziņā. Un, ja tiešām video bija noderīgs, ielieciet īkšķīti, droši nekautrējieties, ja kanāls patīk, piesakojiet šim profilam. Esmu apsolījis gan jums, gan sev, ka atradīšu laiku, ielikt dažādas arī visādas citas labas lietas, gan gadžetus, gan risinājumus. Tā kā tiekamies jau nākamajos video. Nu ko tad, čau, atā.